Manuprāt, tas nav īsti ieteicams, tādēļ, ka jebkura lieta, kas notiek kopīpašumā, tai dokumentācija jāatrodās pie pārvaldnieka, jo pārvaldnieks ir šīs mājas lietas glabātājs. Izņēmums varbūt ir kaut kādi elementāri kāpiņu telpas, piemēram, krāsošanas darbi, kad māja konkrētā kāpiņu telpa izdomā, ka viņi vēlās nokrāsot sienu. Tad varbūt viņi to var darīt, jā. Visos citos gadījumos es ieteikšu šos darbus darīt caur pārvaldnieku, jo pārvaldnieks būs tā persona, kas jums mācēs ieteikt, kā vispareizāk tos darbus veikt. Viņš arī būs tā persona, kurš tad varēs arī nokontrolēt, vai tie darbi tiek veikti pareizi. Savukārt, protams, ja tā ir kaut kāds konkrēts kāpņu telpa iniciatīva, tad par šiem darbiem var maksāt, teiksim, tikai tās kāpņu telpas iedzīvotāji.